Sveiki, mīļie mežāži! Klāt arī situsi jūsu stunda, un es esmu gatava runāt par jūsu septembri. Tie, kas vēlas ātrāk, tie var YouTube uzlikt pātrinājumu. Es, protams, būšu savā elementā un ātri nerunāšu. Jā, mežāži. Ziniet, man te ir tādas vairākas romantiskas kārtas un interesantas vēstis man. Bet vispirms es jums parādīšu kārtas, ko es visiem rādu. Tās ir asociatīvās kārtas no vīriešu tēla kārškavas un sieviešu tēla kārškavas. Jā, nu tāds vīrišķā enerģija un sievišķā enerģija. Nu, izskatās, ka romantika tieši sievietēm vairāk attiecināma, jā, vīrietis tur tāds, jā. Nu jā, nu lūk, tāds pārītis. Nē, īstenībā jau viņi piestāv viens otram. Jā. Jā, tātad par jums. Kas jums te tāds ir? Ja? Šis mēnesis ir, var teikt, arī par jūtām. Un ir svarīgi, kā tās jūtas tu izmantosi, jo ar jūtām tu jau zini, nevis ar jūtām, bet, nu jā, tu atšķirībā, kā tu pielieto prātu, lai vadītu savas jūtas, tu viņas vari tā kā vadīt tā, lai nestu tev labumu un tieši palīdzētu tev kādos jautājumos vai ceļā uz mērķi un jūtas, protams, arī var gremdēt, ja? Protams, ka tu esi aicināts šo mēnesi būt tāds ar augstu inteliģences koeficientu, ja? Emocionālās inteliģences koeficientu. Jo jūtas ir, un ja viņas ir, viņas vienmēr ir jāvada, nevis jākontrolē, bet jāvada. Justies nevar pareizi vai nepareizi, nav tādas sliktas vai labas jūtas patiesībā, viņas vienmēr dod kādu informāciju, un īstenībā, kas tad dzīve būtu bez jūtām, ja? Un jums, iedomājieties, visās krāsās, ja? Tas septembris. Kas jums te vēl ir par lietu? Jā, tās jūtas, es gribu teikt, var nesabīties, ja, jo īstenībā ir vairākas zīmes, kad, īpaši, ja tu esi sieviete, pasties, cik viņa ir apmierināta, ka tu jutīsies labi. Tu būsi kontaktā ar savām emocijām, un tu jutīsies labi, ja. Vēl šis mēnesis, šo mēnesi tu vari tā kā piekļūt kaut kādām jau vecām, jau atmiņām, kas uzjundīja tev kaut kādas jūtas, ja? No kaut kādiem dziļumiem pilnīgi tu vari ienirt tādās atmiņās, ja? Un tu vari iznest virspusē kaut kādas pat sāpīgas atmiņas, ja? Bet, lai viņas saprastu un beidzot dziedinātu, tā vispār izskatās ļoti, ka tu tā kā noslēdz tādu mieru ar pagātni, ja? Un viss tev izdodās septembrī pielikt kaut kam sevī, kaut kādai iekšējai pretestībai, kur tu pretojies, kaut ko tur nevari pārvarīt, ja? Un tu tā kā viss tu vairs nepretojies, ja? Tu izlīksti un tu tā kā plūstoši vari aiziet tālāk, ja? Šinī gadījumā man uzreiz gribas jā, tas izskatās, ka tev izdosies ļoti labi. Tu uz to, katrā ziņā tev ir visas iespējas, lai tev tā izdotos, jā.
pacelt kaut kādu tur vecu sāpi, apskatīties uz viņu, piedot sev par savām kļūdām, piedot otram cilvēkam par savām kļūdām, gal galā tā ir pagātne. Savā veidā arī beidzot samierināties, ka vienkārši tā ir bijis, tā ir noticis, samierinies ar pagātni, ja tev jau nav jāsamierinās ar kaut kādu nejauku tagadnes situāciju, bet ar pagātni, to, ko nevar vairs izmainīt, tu samierinies un caur tādu piedošanu, ja, paver sev tādu jaunu, skaistu sākumu. Un viņš izskatās, ka nāk, ja. Un tad tev vēl ir atsevišķi kārtas, kas patiešām runā par šo dziedināšanos, ja. Tūlīt es pateikšu, es jau teicu, ja, ka es te vienmēr paklikšķināšos, ja, lai man ātrāk ietu uz priekšu. Jā, un te ir tāds vispār uz tās kārtas, tas izskatās pēc tāda Jēzus arhetips ir izmantots, ja domājaties. Man tas tā aizkustinoši, ja, un Jēzus arī teica, tur, kur ir divi, tur jau viņš ir. Jā. Tā kā tāda ļoti dziedinoša enerģija patiešām nāk pie tevis, un kas palīdzēs tev transformēties un iegūt līdzsvaru, atjaunoties, atgūt vai iegūt lielākus dzīvības spēkus, ja? Un tādā dziļā līmenī, par dziedināšanos, dziļā līmenī runā jau divas kārtas skaties, ja? Tā kā tā. Tu caur šo dziedināšanos tiešām atbloķēs kaut kādus emocionālus blokus, ja? Un tas tev būs ļoti, ļoti nozīmīgi. Katrā ziņā tas ir ļoti iespējams, ja? Ir atkarīgs arī no tavas, ko tu tur darīsi, ja? No tavas puses jau arī ir atkarīgs, bet tādas iespējas tev, ja jau tev pat vairākas kārtas, ja, nāk, tad tas tā ir, ja. Jā, tad tev vairākas kārtas runā par to, kad šis tā tad ir laiks, kad, jā, tu vairs necīnies, jā, bet tu ļaujies, tā kā, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē arī, ka tu necīnies pa visām varītēm tikt pie kaut kā, tā varbūt teiksim, ja, un tu necenties pa visām varītēm tieši, lai notiktu tā, kā tu esi izdomājusi. Un šeit labā ziņa ir tā, ka tas, uz ko tu ej, ir pareizais ceļš, tā zīme strāda, bet tāpat tās vēl vajadzēs pielāgojumus kaut kādus veikt, ja. Kaut kur vajadzēs atrast, ja, tādu, jā, kaut ko vajadzēs pārplānot, iespējams, kaut ko vajadzēs pamainīt, kaut ko apiet, jā, kaut ko apiet vajadzēs, jā, kaut kas tāds, ka tā virzīšanās nebūs gluži, tā, pa taisno uz priekšu, jā, bet trusiņi vajadzēs tā būt fleksiblam, ja? Bet tev arī tas ļoti labi var izdoties. Kas vēl? Jā, tas ir arī par tādu uzmanīgu virzīšanos, ja? Jā, tas ir, tu seko saviem impulsiem, jā, bet tu arī jūti to situāciju, un kur vajag pagriezties pa labi, kur vajag pagriezties pa kreisi, jā, tu to dari. Vispār šis ir labs laiks jauna projekta uzsākšanai, jā. Tā kā tā. Un arī visiem veselīgiem projektiem šis ir ļoti labs laiks, lai viņus uzsāktu, jā. Un, jā.
Jā, par to pielāgošanos vēl bija viena kārts. Tad jau es jums, vēl pastāstīšu. Runājot par attiecībām, par attiecībām konkrēti te ir tādas zīmes par to, ka tev var aizsākties pilnīgi jauns kaut kāds romantisks, atkal kaut kāds romantisks cikls. Protams, tas var būt ar jaunu cilvēku, bet tas var arī būt ar esošo partneri, caur sarunu. Izdodas nonākt līdz kaut kādiem kompromisiem, un tas var kaut kā vienam pret otru kaut kā vēl vairāk atvērties sirsnīgāk, jo te ir ļoti daudz labas enerģijas, kas prasa, lai būtu tāda līdzvērtīga enerģija apmaiņa. Tas nozīmē, ir gan došana, gan saņemšana, un tas nozīmē, ka tu esi gatava paiet solīt pretī, tev ir gatavs paiet solīt pretī, un tāpēc tas tāds labs laiks attiecībām. Vispār partnerībai pat kā tādai tas ir labs laiks, ja vien tu neesi piesargājies būt tāds egocentrisks, tikai man, tad ir brīnišķīgi, ļoti brīnišķīgi. Kāds pat var apprecēties vai saņemt viltinājumu. Ļoti jaukas tādas enerģijas, visas problēmas var mierīgi atrisināt tieši ar tādu atvērtu, jauku sarunu un gatavību uz kompromisiem un gatavību kaut ko arī ne tikai sagaidīt, bet iedot, tālūk. Tad ziņa tev no eņģeļiem. Es jau atkal skatos, kā es varu, ko atkal aizmirst, man pārāk aizdomīgi ātri iet viss. Labi, bet ziņa no eņģeļiem varbūt tā, aizmirst te pateikt, bet vēl par tām attiecībām, ka te ir vēl tāda viena kārts, kura parāda arī, ka, kaut kā tas ciešanu laiks ir beidzies, kaut kāda melnā svītra, ja tev bijusi attiecībās, viņa beidzās, un septembris tiešām pavar kaut kādu jaunu balto svītru, tālūk. Tā. Un visi, kā jau teicu, izaicinājumi, ja ir, tad viņi ir risināmi, un viņiem ir jāpieiet tieši ar tādu attieksmi, ka viņi ir risināmi, nevajag nekādas problēmas piecies, bet viņām vienmēr var atrast risinājumu. Lūk tā. Un eņģeļu ziņojums ir tāds interesants. Ir atnākusi tava eņģeļu komanda un aicina tevi atlaist tavas ekspektācijas, kā tieši ir jāpiepildās taviem sapņiem. Īstenībā tas iet kopā ar to, ko es stāstīju pašā iesākumā, ka kaut ko vajadzēs tur pielāgot, kaut kā tā, uzticies tevi pēc savas uz saviem jaukajiem mērķiem, Un te arī vēl viens tāds apliecinājums, kad uzticies debesīm ir savs perfektais plāns, un tas, ko tu tik ļoti vēlies, tas piepildīsies, bet tādā debesšķīgā versijā, varbūt ne gluži tā, kā tu biji to izplānojis, Un šeit tātad ir runa par to, ka necenties pārlieku kontrolēt, regulēt notiekošo, un pat iznākumu, bet vairāk arī tomēr paļaujies, Ne jau, ka tu bezdarbībā sēdi, bet runa ir par to kontroli, kurā tu ieciklējies, ka vajag tieši tā un es savādāk,
te atkal ir runa par to ego, kurš kaut ko tev tur var tavā galvā, tev kaut ko tur runāt, jā, bet tev saka, lai tu nomierinies un debesis ir nolasījušas tavas vēlmes, tavas sapņus, jā, un vienmēr augstākais plāns vēlās, lai tu esi laimīga, un tev viņi palīdz un dara viņi visu, lai tas rezultāts būtu perfekts, jā. Pat, ja viņš atšķirsies no tā, kā tu iedomājies, tad tikai tāpēc, kad viņi māk samanedžēt kaut ko vēl labāku. Lūk, kāds tev tāda ziņa, jā. Aicinu jūs uz savām grupām par ziedojumiem, sīkāk zemapziņas spēks.lv, tur arī drīzumā, man liekas, es jau 2. mēneši tos tās drīzumā veikaliņš, bet, neiet tik ātri un viss man iet lēni. Bet, nekas, gan jau viss būs. Brīnišķīgu septembri jums, dārgie mežāži, un izskatās, ka jums tiešām viņš būs brīnišķīgs. Atā!